Kaltenē netālu no Rojas Mārgaļa īpašumā Lieldienu salā norisinās jaunās latviešu spēļu filmas Tas notika ar viņiem uzņemšanas darbi. Komanda režisora Gata Šmita vadībā strādā jau gandrīz mēnesi. Tagad pat labam notiks epizodes Ballīte bagātnieka īpašumā filmēšana. Tas notika ar viņiem ir krimināla komēdija, kuras tematika un personāžu atspoguļo Latvijas sabiedrību 2008. gadā. Tā ir izklaidējoša žanra filma plašai auditorijai ar piesātinātu uz darbību balstītu sižetu un spilgtiem raksturiem. Tā topošo filmu piesaka tās autors, scenārists un režisors Gats Šmits, scenārists Jānis Norts. Filmas operators ir jau starptautisko atzinību gūšais dienvidkorejietis no Ņujorkas Supums Sons. Nevaru pateikt, kādā žanrā tas vēl beigās būs. Ja mēs tagad būtu ģenerējam materiālu tajā montāžai beigās, tad tas, kas tur sanāks, tad redzēja. Bet man liekas, ka mēs smējamies daudz ļoti. Es domāju, tas būs tā diezgan neganta kaut kāda tāda komēdija. Bet trilleris, detektīvs. Cik vien vajag, jā. Tāds smieklīgais detektīvs? Viņš būs tāds nesaprotams smieklīgais. Es domāju tādā, ka viņam tur ļoti daudz notikumu, ļoti daudz sižeta lietu, un tur būs lietas, kam sekot, kas būs interesanti. Bet tas smieklīgums būs tāds, kas varbūt pirmajā sekundē nav tā, ka mēs jokus tā kā nedzenam. Filmēšanas grupa ekrāna norisēs iesaistīja arī Kaltenes iedzīvotājus, pensionēto akmeņkalu Kārli Talbergu un zvejnieku Visvaldu Jansonu, kuriem filmēšanās Gata Šmita filmā kļuva par debiju kino. Kā jūs atradat filmēšanas grupu? Ka teikt tā, atbrauc pakaļ man ar mašīnu, vendām. Vai tā ir pirmā jūsu kino loma? Jā, pirmā. Bet man liekas, ka Kaltenē šad tad kāds kaut ko filmē. Bet tad es nebiju mājās, es biju pa jūru. Taču centrālie tēli Kaltenē filmējamās epizodēs bija aktieru Viļa Daudziņa un Baibas Brokas tēlotie varoņi, abi nekustamā īpašuma darboņi. Turklāt Daudziņa spēlētais Ervīns tieši šajā brīdī pārdzīvo ģimenes krīzi, ko cenšas remdēt Baibas Brokas varoni vārdā Maira. Ko jūs tur darāt? Es šeit esmu ciemos pie sava darba kolēģa, kuru atveido Vils Daudziņš, un pati esmu Maira Mežsarga šajā filmā. Esmu nekustamo īpašumu aģente, māklere, un mums šokar ir ballīte, un gatavojamies. Vai jūties kā dzīves saimniece? Kādam jau tā dzīve ir jāorganizē un jāvada. Tā ir. Aktierim Vilim Daudziņam Ervīna loma ir viņa otrais lielākais darbs kino pēc lomas Grāvējā Rīgas sargi. Filmā kopā ar Vilu Daudziņu un Baibu Broku spēlē arī daudzi citi jaunā Rīgas teātra aktieri. Arī Guna Zariņa un Andris Keišs. Jūtos bailīgi un tramīgi, jo es tā uzdrošinos teikt, ka šo to jau zinu par teātri. Vismaz nojaušu, kā varētu nospēlēt to vai citu situāciju vai savu psihofizisko stāvokli, bet kino tas ir pavisam savādāk un prasa cita veida koncentrēšanos tai vienīgai ainai, kurā ir tas tūplāns un jāsaprot, kas ir kamera. Un, protams, es esmu pilnīgs iesācējs tajā visā. Filmas pirmizrāde gaidām nākamajā gadā. Tās pamatā ir Gata Šmita jaunajā Rīgas teātrī iestudētās izrādes Tās notika ar viņiem motīvi. Vita Rietuma, Jānis Palkavnieks, Diena TV, Kaltenē.